Krišāna Tūtāna, tu aizstāvēji savu Latvijas čempionu titulu šodien apstākļi bija diezgan ekstrēmi. Kā jūties jūrā? Jūrā jūtos jau beigās komfortabli. Pūt līdz kādiem 25 metriem sekundē, bet bija jāpierod. Visi pirmie starti bija tā kā iesildīšanās, un pēdējais fināla starts jau bija droši. Apstākļi mums kā parasti, lai izvestu kvalitīvas sacensības, mēs gaidām stabilu, labu vēju, un parasti mēs sagaidām vētru. Tā sanāk, jo...